Tu novērtē miegu. Kāds ir tavs gulētiešanas laiks? Jo ļoti daudz eksperti saka, jā, tev ir tavs pamošanās laiks, bet vai tu esi iedevis sev savu gulētiešanas laiku? Apmēram kaut kur 9:30, 10. Tas ir 9, citreiz vakar 9 aizgāju. Tu esi mūsu pulciņā. Jā, man patīk celties agri, un tad tu pamosties, un ir pilnīgs klusums. Visa Rīga guļ. Tā tas ir. Vai cilvēki tev netraucē vismaz tajā brīdī? Un tad tu sagatavojies dienai, tad cerība, tad saule aust, un tad tev liekas, ka šodien būs. Un tu skaties to saulēkt, un viņš iedod tādu cerību. Cerību, ka būs labi, un dažas dienas arī ir labas. Mēs Donu aicinājām šorīt ar pirmatskaņojumu. Jauna dziesma Debesjums, un kā Valdes piekdien teica, tas Dons ir baigi drosmīgais. Pēc tādas dziesmas, kā bija Tuvums, tagad izdod dziesmu. Tur vajag iekšs, tur veicīt vajag, vai arī baigi vajag. Kurš vajag? Katrai dziesmiņai ir savs laiks, savs ceļš, un Tuvumam ir savs ceļš, un Debesjumam būs savs ceļš, un dziesmai pāriet bailes būs savs ceļš, un jau ir, un teiksim, tas jau neaptur. Un, protams, man ir tiešām liels prieks par dziesmu Tuvums un par vēstulēm, kuras joprojām cilvēki dalās ar savām pieredzēm un saviem stāstiem. Un jau Tuvumam, manuprāt, jau bija vairākas versijas, jo arī Valdes man atsūtīja vienu versiju no Kuldīgas Dakter balles. Šorīt mūsu klausītāji ļoti apsprieda vakardienas koru karu versiju. Jā, un es jau saku, katrai dziesmiņai tāda sava lietiņa, un tā ir dziesmu rakstīšana, tā ir lieta, kas patīk man. Un to es neapstāšos darīt kādu laiku, kamēr man būs ko teikt, un kamēr man būs par ko runāt, un pašam būs interesanti padalīties, tad es to darīšu. Un tad, kad tas beigsies, tad es arī beigšu rakstīt. Tas ļoti tik vienkārši. Darām. Tad pirmatskaņojums Rādījus Konto ēterā Debesjums. Kur mūsu klausītāja Ivija raksta, iekāpa auto un paķēra jau tirpiņas no pirmajām notīm, skaisti, Dons ir izcils. Paldies, Miež. Dons, Debesjums, plēšoties dzīstam. Mēs plēšoties dzīstam, jā. Un kāpēc mēs izvēlamies to, kas bīstams? Tas ir tas lielais jautājums. Un kāpēc? Tad mēs meklējam joprojām atbildi. Es joprojām meklēju atbildi. 9:45 minūtes. Labrīt. Rīta Valdis, tu un Toms. Izcila kompānija, vienmēr priecājos, ir par ko parunāt. Un, zin kā, no rīta parasti cenšamies tralalā, jo cilvēkam jau tā dzīve grūta, un tad atnāk Dons, un tev atkal jādomā par mūžīgo. Jā. Par mūžīgo, jā. Tas ir Dons. Tas bija tas, kas tev, Valdi, bija nācis pirmais prātā klausoties jauno dziesmu? Plēšoties, zini, kas man nāca prātā? Kāpēc mēs izvēlamies to, kas bīstams, kad mīlam pa īstam, tad tev arī viss ir vaļā. Tā kā viss ir vaļā, un tu saproti, ka viss tā sīkā ņemšanās ir tik sasodīta nenozīmīga, un ka tas nav tas, ko tu paņem sev līdz mūžībā gal galā, jā. Ka šeit un tagad vai neko. Jā, diezgan precīzi, jā. Principā tas ir tāds, tas ir tas, kādēļ mēs ar močiem braucam, vai ne? Tas ir tāpēc, jā, iespējams. Tas ir viens no iemesliem, droši viens no iemesliem. Mūsu klausītāji vaicā, vai jaunās dziesmas būs apkopotas albumā? Jā, jaunās dziesmas būs apkopotas albumā, un albuma pirmā daļa nāks jau jūlijā ārā jau. Tā kā... Albuma pirmā daļa? Jā, albums tiks sadalīts divās daļās. Tuvums daļa 1, pirmā daļa, Tuvums otrā daļa. Vai tie būs 2 singli? Nē. Būs vairāk iekšā. Jā, tā kā... Apmēram, kad ir plānota tā pirmā daļa? Jūlija droši vien, ka otra puse. Un kad mēs to svinēsim visu kopā, Don? Mēs svinēsim kopā to visu 15. augustā. 15. augustā? Rīgā. Jā, stadionā Daugava. Un tur būs, mēs dziedāsim gan Debesjumu, gan Tuvums būs, un Tukšums būs, un Ja es būtu vējš būs. Tā kā... Lilija arī būs?
Kas to zina? Kas to zina? Jo Valds savulaik piedalījās muzikālajā šovā, man liekas, kādā dziedāšanas šovā. Jā, bija LNT kādreiz vēl tāds kanāls. Sen, jā. Un Lilija manas dēļ izkrita, tāpēc, ka es nemācēju vārdus. Bet viņa ir teikusi, ka viņa ar Donu labprāt padziedātu kopā. Tāpat, jā. Jā, tā es lasīju presē. Klausies, mīļais Don, paldies tev, ka tu mums esi. Mēs arī ar tevi labprāt padziedāsim kopā koncertā. Jā. Paldies jums. Vienmēr priekš tev redzēt. Es jūs gaidīšu. Un jaunā dziesma, ja tev patika, meklē atkal Dons un debes jums. Ir bez 10 minūtēm 10. Mēs arī pamazām atvadāmies te ar vienu citu skaņdarbu. Var mācīties alfabētu angļu valodā. Radio Skondo.